iepazīstamies, kā šo vietu sauc? Mēs esam Launkalnes pagasta kalna un lejas gāršķās, vienkārši gāršķās, kā mēs saucam. Mēs arī ļoti tuvu pie dabas, vēsturiskā vietā, kur mēs ar Edgaru saimniekojam. Nu, varētu teikt, tā kā vasaras. Mēs zinām, ka vieta ir sena, arī to var redzēt gan pēc tām ēkām, pēc visa plānojuma. Nu, precīzi mēs nezinām to celšanas gadu, noteikti šī nav sākotnējā māja. Ja, piemēram, jūs braucāt arī iekšā, tad tāda klētiņa, tā ir noteikti vecāka, ka ir bijusi vēl kaut kāda vecā māja. Un no kaut kāda 18. gadsimta beigas noteikti šī ēka jau parādās, šī vieta parādās kartēs. Te nākotnē doma, mēs gribam uzlikt kaut kādu mazu, nezinu, stiklotu namiņu, kurā tad var... Kaut ko tādu, jā. Jo šeit ir, nu, šīs apkārtnes vismaz augstākais punkts vienkārši. Un tad te var pavasaros var redzēt māju, labi, nu tā kā abas mājas. Jā, tagad. Nu jā, tad šis ir tāds augstākais punkts, jā. Šķiet, ka šī vieta ir bijusi Launkalnes muižai piesaistīta vieta kā blakus muiža, kurai, nu, nezinu, nodarbojusies ar kaut kādu ļoti konkrētu vajadzību, vai ar mežu ciršanu, vai ar lopu audzēšanu, vai, nu, jebko citu. Un līdz ar to, nu, viņai veidojusies, nu, vismaz, nu, vai nu paralēli, vai nedaudz pēc Launkalnes muižas veidošanās laika. Un šī vieta ir, nu, gana liela, to var redzēt pēc ēku pamatiem visapkārt. Nu, bet tā pirmā sajūta, ka, nu, nopērkot īpašumu, mēs atbraucām. Un tas ir... Ne, pirms vēl mēs nopirkām, mēs ar to mākleri atbraucām. Bija vasara, pirms Jāņiem, man liekas, tas bija kaut kāds laiks, un mēs atbraucam. Tur viss zied ar tām puķītēm, viss kalns un kalna galā māja, un tu izkāp ārā, un tu saproti, ka ir. Jā, un vienkārši mēs iebraucam iekšā, un es Ievai saku, šito mēs ņemsim. Jā, te arī plāns atjaunot ir to lievenīti. Te apakšā vēl palikuši pamat akmeņi, īstenībā es te rakos un sapratu, ka necelšu ārā, bet šeit ir tādā strīpā akmeņi palikuši zem zemītes. Te vienkārši jāsamūrē apakaļ un jāuztais lievenītis. Cenšamies visu, nu, īpaši tādā raundas arī gadījumā, mēs cenšamies izmantot to, kas jau ir radīts. Vai nu atjaunot to, kas ir radīts, vai nopirkt to, kas jau ir radīts. Vienā mazā vietiņā tev te ir viduslaiku pils, ja, ir baznīca viduslaika, te ir brīvības piemineklis, te ir kalni un lejas terases, te ir dzirnavas un upe, ja, staburaks. Un, kad vienā mazā vietā ir koncentrēts tāds gan tas kultūrvēsturiskais, gan tas dabas mantojums, skaistums, jā, un kaut kā tā, un tie cilvēki, un tajā vietā tu sajūti arī tādu tā kā darbīgumu. Nu, kad ir tādas vietas Latvijā, kur tu aizbrauc, un tev liekas, nu nav, jā. Un tad atbrauc uz Raunu, un tev liekas, viss notiek šeit. Kā Raunas muzejs dibināts ir aizsākumi ir 2015. gadā, principā no nekā tā, ka tukšā vietā, ja citās vietās varbūt ir bijis tā, ka tas ir veidojies, nu, teiksim, balstoties uz kādu tur skolotāja vākumu vai uz kaut kādu konkrētu kolekciju, tad šeit ir tā, ka tukšā vietā tas viss sācies pamazām. Jo tas primārais ir tie Raunas iedzīvotāji, kuriem ir interese un kuriem ir vajadzība
un vēlme, lai šo te Raunas vēstures stāstu stāstītu. Un tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mums ir ar ko lepoties, un tie stāsti ir tiešām arī ļoti interesanti un vērtības saglabājamas. Šobrīd šī izstāde ir veltīta kordziedāšanas un dziesmu svētku tradīcijai Raunas pagastā, un tā tēma ir izvēlēta ņemot vērā to apstākli, to faktu, ka Jānim Cimzem, kurš ir dzimis Raunas pagasta Cimzes pusmuižā, šogad ir 210 gadu jubileja, tātad arī bija vērienīgs koncerts. Un šī izstāde ir kā arī tāds veltības ne tikai Cimzem, bet varbūt plašāka tēma vispār par kordziedāšanu Raunas pagastā. Un aizsākot no 19. gadsimta, varbūt no tā brīža, kad ir pieejamas šīs liecības, līdz pat mūsdienām. Raunas pils, kas ir vēl viena atsevišķa sadaļa, tātad viss, kas ir arī par Raunas pili, tas ir arī uz mani attiecībā uz, teiksim, tādiem attīstības jautājumiem un saglabāšanas jautājumiem. Mēs esam Raunas pils teritorijā, kas ir šobrīd pilsdrupu stāvoklī saglabājusies. Mēs vietējie sauc par pilskalnu, bet tas var būt maldinoši, jo Raunā ir vēl cits pilskalns, kas ir Tanīsa kalns, bet, principā pilsdrupu teritorijā Raunā. Tā. Tad jau var teikt, ka Rauna ir bagāti, ir 2 pilskalni. Ļoti bagāti ir vēl viens arī. Vēl 3? Jā. To atklāja, starp citu, pavisam nesen, manuprāt, 2019. gadā. Tas tā saucamais pilskalnu atklāšanas bums, ka ļoti daudz pilskalnu Latvijā tika atklāti, bet pārsvarā Latgalē. Un šis te Raunā jaunatklātais pilskalns viens no nedaudzajiem, kas ir Vidzemes teritorijā atklāts. Un tam dots nosaukums Ķieģeļcepļu pilskalns. Un tas ir pie Raunas upes, bet ļoti netālu no šejienes. Un tas tā kā liek pārdomāt arī to Raunas tādu senāko vēsturi, ja, jo šeit mēs zinām Tanīsa pilskalnu, bet kur ir bijis vēl pilskalns. Ja mēs runājam par tīrām pilsdrupām, kas ir kā drupas, kā elements, tad Raunas pilsdrupas ir viens no labāk saglabājušajiem, tā ir viena lieta. Otra lieta, Raunas pilsdrupās vairāk tādi būvu elementi, kuri klasiski pilsdrupās nesaglabājas dēļ tā, ka tajā brīdī, kad pils pārvērš drupās, tas ir tas brīdis, kad ir pils un tad ir drupas. Un tajā brīdī daudz būvu elementi zūd, tāpēc, ka laika apstākļi ietekmē ūdens, saules, atkušņi, tā ietekmē būvu elementi sabrūk. Bet mums Raunā ir saglabājušies vairāk tādi būtiski lietas. Mums ir logailas vairāk saglabājušās, mums ir apmetums saglabājušies sienām, un mums ir saglabājušās arī tās saucamās mūru starpejas, jeb ejas, pa kurām cilvēki agrāk nokļuva no viena stāva uz citu stāvu. Cilvēki te atbrauc, viņi saka, jums te tāds maza vieta. Pilsētiņa. Pilsētiņa, jā, bet mājas ir salīdzinoši maz, un kāpēc tad šeit ir tik milzīgā pils? Un tas, ko es parasti saku un skaidroju, ka faktiski pils šeit atrodas tāpēc, ka šeit kaut kas iepriekš ir bijis tāds, kāpēc Rīgas arhibīskaps nolēma, ka tieši šeit ir jāceļ viena no fundamentāli lielajām pilīm. Droši vien, ka šeit bija ļoti liels cilvēku daudzums, kas dzīvoja ciematos vai kaut kur tam līdzīgi. Un šeit bija ļoti būtisks aizsardzības struktūras, tas pats Tanīsa kalns, iespējams citi pilskalni apkārt, ko mēs iespējams vēl nezinām. Kādēļ viņš vienkārši izlēma, ka tieši šī ir tā vieta, kur jākoncentrē tā politiskā administratīvā vara, lai tālāk viņu realizētu uz apkārtējo teritoriju. Cilvēkiem, kuri šeit ir pirmo reizi, ka viņi ir ļoti pārsteigti. Pirmkārt, nav zinājuši un pārsteigti, ka
ir dzirdējuši par Raunas Staburaga sakarā, bet par Raunas pili kaut kā tas ir paskrējis garām. Un par ko ir pārsteigti par šo te lielumu, par tiem apjomiem. Un tad viņi tā saka, mēs nezinājām, ka jums tik lielas tās pilsdrupas. Ja? Tā kā to es varu apgalvot, ka tie apjomi ir tie, kas pārsteidz cilvēkus. Un, protams, klāt ir šis vēsturiskais, un tā kā Edgars teica, ka šeit jau ļoti labi var arī iztēloties, ja? Ka nav tā viena akmeņa čupiņa, bet ir jau tādi mūri, apveidi tādi, kur tu jau vari sākt iztēloties, kas šeit ir bijis. Un tas tradicionālais jautājums, ko droši vien arī Edgaram ir uzdots, tad te tās princeses dzīvoja. Jā, un kā tad ir? Dzīvoja? Nedzīvoja. Un tad ir vilšanās. Un tad ir otrs jautājums, tu zini, ko arī parasti uzdot. Vai ne? Kurš tas ir? Viens ir par tām princesēm, un otrs ir, nu tad jūs atjaunosiet to pili. Tad visapkārt ir bijis arī aizsardzības mūris, aizsardzības torņi. Un cik apmēram liela ir bijis tā teritorija? Te jau aptuveni, te ir tās vienas aizsardzības sienas daļa, un tad mēs iedomājamies, tagad ir tāds tā kā valnīca saglabājies, reku tur. Pa to pusi. Oriģināli tas siena ir gājusi, viņai lauziens bija šeit, un viņa gājusi šādā virzienā, un aizsardzības krāvis palicis tajā pusē. Bet Zviedru laikā ir bijis projekts, kas arhīvā ir saglabājies zīmējuma formātā, bijis projekts izveidot uzbērumus un skanstis. Līdz galam viņš nav pabeigts, bet uzbērums ir izveidots apkārtnē. Tas, ka tā vieta tik maza bijusi, ir tas viens no faktoriem, kas savā veidā ir paglābis tās drupas. Jā. Nu jā, un te vēl tas aspekts jau tā kā mazliet ieskicēja, ka tajā brīdī, ka tā pils vairs nepilda to savu sākotnējo funkciju, nav tā, ka šeit tā kā vienā dienā viss izbeidzas. Un tāpatā šī teritorija, par ko arī ir tādas liecības, tiek izmantota tādiem saimnieciskiem mērķiem, jo te jau tie mūri ir, vai ne? Un tad ir ziņas, ka ir te malka glabāt un vēl kaut kas, ja tā kā, ka šīs ir tā kā tāda, ne gluži kā noliktavas, bet kā tāda vieta, kur var kaut ko uzglabāt, kaut ko nolikt un tā tālāk. Kad tiek izmantotas šīs telpas. Mēs vēl ceram uz tām tehnoloģiju izmaiņām. Varbūt būs kaut kāda iespēja neiejaucoties, nerokot. Fiziskā veidā, bet ka tu vari nolasīt, kas tur ir zem tās zemes. Tagad jau daļai ir, bet tā tehnoloģija varbūt vēl nav tik līdz galam attīstījusies. Mēs runājam par pētījumiem, tādiem zinātniskiem pētījumiem, tad mēs varam runāt par 20. gadsimta beigām, kad tiek veikta šī zinātniskā izpēte, meklētas arhīvā kāda veida norādes, tiek veikta arī arheoloģiski pirmie pārbaudas izrakumi, tiek vilkts iekšā detaļas, jo tas bija tas laiks, kad vairākās vietās bija mērķis faktiski ieguldīt milzīgus līdzekļus šo ēku atjaunošanā. Bet iestājoties tam juku laikam, tas viss apstājās, bet vairākās vietās šis ir novērojams. Un tālāk jau 20. gadsimta pats sākums jau ir tas brīdis, kad sākas šeit nopietna konservācija, arheoloģiskā izpēte, un tad jau faktiski no tā brīža arī ar tādu nelieliem pārtraukumu periodiem viņi turpinās līdz mūsdienām. Pirmie, ja mēs runājam par arheoloģisko izpēti, tad pirmais, kas ir arī tā dokumentēts, ir tas 87. gads, kad tiek celta Raunas estrāde, tad Apela kungam ir šī uzraudzība, un tad jau tur tiek arī atrastas senlietas, un tad pēc tam nākamais ir 90-91. gads, tad ir Raunas pils pagalmā, tiek attīrīts pils pagalms, un tad jau pēc tam ir 2004. gads. Un tad kopš tā laika, kā jau Edgars teica, ar pārtraukumiem, tad gan notiek arī šī arheoloģiskā izpēte. Jā, un tagad pēdējā, kas bija pagājuši gadu. Jā. Es domāju, ka Raunā viss Raunas centrs ir vēl tāds ļoti nezināms un neizpētīts. Tā ir arī viss, tagad, kur ir pie baznīcas, tāpat tās pats centriņš, jā, tā ir visa vēsturiskā teritorija. Un mēs tur arī neko daudz nezinām par to visu. Pārsteidzoši, piemēram, parasti mēs atrodam tādas kaut kādas keramikas lauskas, bet, piemēram,
šeit tika atrasts vesels podziņš, pilnīgi saglabājies, nesadaudzīts, jā, nu, kur ir nelieli, protams, defekti, bet viņš ir no veselā formātā, kas ļauj viņu pilnībā faktiski rekonstruēt un saprast, kā tas bijis. Nu, un tad tas apkalums, tas ir tāds man tuvākais priekšmets, par ko man pašai tad, kad arī atrada un tās bildes sūtīja, tad tāda neticība ar Rīgas arhibīskapa simboliku, tāds diezgan paliela arī izmēra, dzelzs apkalums un tā Rīgas arhibīskapa simbolika, kas rāda reku. Reku te bija. Tas nav tā, ka mēs stāstam šo stāstu vai ne kaut kādu pasaku, bet reku te bija. Kas ir šī par vietu, kad mēs tagad tuvojamies? Tā kā ārkas? Tā ir, izskatās, ka šī ir piebūve bijusi, kas izveidota ir kaut kādā 15. 16. gadsimtā ar mērķi uzturēt arhibīskapa pieaugušo, nu, tajā brīdī, viņš ieradās šeit, viņš ieradās lielu cilvēku kopumu. Klasiski oriģināla pils ir tā, bet šī ir piebūvēta klāt ar mērķi dot vairāk telpas tai delegācijai, kas viņu pavada, jo tas cilvēku kopums mums ir aktīvi vēstures avoti no 16. gadsimta. Nu, viņš ir aptuveni plus mīnus 80 cilvēki, kas viņam dodas līdzi. Un iedomājieties šādai mazai vietai, jā, nu, ko nozīmē, ka viņš vairākas reizes gadā vienkārši šeit ieveļās ar 80 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka viņiem vajag kur dzīvot, viņiem vajag ko ēst, viņiem vajag ko dzert. Viņiem vajadzīgi zirgi. Nu, tas ir milzīgs resurs. Visas vajadzības. Jā. Man vairāk interesē to, ko mums atklāja Zeme. Nu, pats kultūras slānis, viņš, pa kuru gadsimtu viņš runā. Jo priekš manis visinteresantākie izrakumi bija tieši priekšpilī, kur faktiski izdevās tikt līdz slānim, kurš raunā. Visu, ko mēs redzam šeit, viņš ir plus mīnus tāda 17. gadsimta liecība. Nu, plus mīnus. Jo mums nav sanāku liecību par šo vietu. Un mums izdevās tikt līdz kultūras slānim, kurš liecina par 15. un 16. gadsimtu, un tā ir tāda retā informācija, kura ir par šo vietu, kas ir daudz sanāka kā 17. gadsimts. Protams, mums ir rakstītie vēstures avoti, bet tur izdodas atrast monētu vai kaut kāds norādes, un tu saproti, tā vieta patiesi šeit bijusi apdzīvot, šeit ir bijis tas. Priekš manis tas ir interesanti, vai priekš manis pat ir, arī konservācijas procesā ir interesantāk, ko tie cilvēki, kuri veic konservāciju, atrod tur, kur mēs nevaram piekļūt sienās šādā augstumā, kur bez stalažām tu citādāk nevar tik klāt, ka tu atrod kaut kādu būve elementu vai iekalumu, metālu, koka atliekas, kuras faktiski pētot, tu vari noteikt, šeit ir bijis tas vai no kāda materiāla. Un pat arheoloģija atrod, jā. Tas ir tas, ka tā arheoloģija nav tikai zem zemes, bet tā var būt arī nosacīta gaisā. Vēl ļoti tādi interesanti un varbūt tādi neparasti arī lieta, kas nav kā citur, citās pilīs, ir šie ļoti skaistie logi. Un ir tā, ka vēl pa 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās ir redzams šis logu rūtojums. Tātad tas ir zudis pēdējo 100 gadu laikā. Un mūsu tādā restaurācijas plānā ir arī atjaunot šo rūtojumu. Jā, un par to, kas tur varēja būt, man liekas, tā viena versija var būt kapelas daļa. Tā ir vēlākā kapelas daļa, jo oriģināli kapela iespējams bija tajā stūrī, bet vēlāk vienkārši mainoties funkcijām pilī, jo viņas arī nebija statiskas. Viņi pārvietojās uz šo daļu, jo tīri arhitektoniski mēs redzam, ka šie logi ir augstāki nekā pārējā logu līnija. Līdz ar to tīri garīgi kapelai bija jābūt augstāk. Rauna ir ar savu ļoti neseno pētniecības vēsturi, ir tas objekts, kurā, es domāju, jebkuram arheologam ir ārkārtīgi interesanti strādāt, jo šis nav vienreiz jau, pārakts vai šeit viss ir izraksts, līdz ar to jāmeklē, kur te kaut kas ir jauns.
rots, kur faktiski iemēra laukumu, kur gribi, tur tev būs iespēja uziet kaut ko fundamentāli jaunu. Tas ir līdzīgi kā priekšpilī. Toreiz bija arheologa plenērs, daudz cilvēku jāiemēra laukums. Kur strādāsim? Priekšpilī. Tur vairāk vietas, vairāk var apgriezties. Iemērīs, paskatīsies, kas tur ir. Drošāk arī. Un drošāk arī nav mūri apkārt, jo tur daudz cilvēku uzstās un tā. Un izdodas konstatēt bruģi, kur mums vispār nevienā rakstītajā vēstures avotā nekur nebija versijas par to, ka priekšpilī bijis bruģis. Un tāds atklājums, kas maina redzējumu vispār par pils būvvēsturi. Šajā sezonā drīz sāksies darbi, lai savestu kārtībā šo stūri. Jā. Te par cik ir galvenā eja arī uz šo teritoriju. Tad, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību, tad plānots ir šeit, šim stūrim, un tad pagalmas sienai tā otra puse arī turpināt iet uz priekšu. Tā, un maziem solīšiem katru gadu iespēja robežās, tad kaut ko arī veicam konservācijas darbos. Jā. Tā kā es vienmēr arī stāstu grupām, turistiem, ka tad, kad pavasaros sāk kust sniegs un ledus, tad arī pilsdrupas arī sāk kust līdzi. Un tad ir šie dažādi akmeņi nogrumi un tā, no tā mēs nevaram izvairīties līdz tam brīdim, kamēr šī pils nebūs pilnībā nostiprināta, un tad droši vien būs jāsāk no otra gala. Tie procesi, kas neizbēgami notiek, jārēķinās, un jācenšas maksimāli. Jā, cik mēs varam darīt. Es domāju, ka daļai tas ir arī atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī saimniekoja tajā pagastā vai ciematā. Arī te Raunā tā skatoties, piemēram, uz to padomju laiku periodu, jāsaka, tomēr tie cilvēki mācēja atrast kaut kādu vidusceļu tajā visā, kā tu vari no vienas puses varbūt pielāgoties tai sistēmai un tiem laikiem, bet no otras puses arī pasargāt tās lietas, kas ir vērtīgas visiem cilvēkiem. Tā kā tu atrodi kaut kādu tādu labu vidusceļu tajā visā. Īstenībā tādam ikdienas apmeklētājiem viņš pastāsta, forši uzīmēts un tā, bet īstenībā katrai šai detaļai, ko zīmē arhitekts, jo īpaši šis arhitekts, kurš saka, es īstenībā neķeršos klāt zīmolim, kamēr man nebūs īstenībā liecības. Un arheoloģija plus arhitektūra un konservācija ir devusi tik daudz liecības, lai viņš saka, ka šajā brīdī man ir iespējams jau kaut ko vizualizēt. Un es varu droši uzzīmēt. Jo tur, kur mēs redzam kaut kādas vizualizācijas, un mēs nezinām, cik apakšā ir daudz pētījumi, faktiski tās pasakas. Mēs skatāmies tādas foršas grāmašu bilžu bildītes, bet šīm ir ļoti pamatot zinātniskais pētījums apakšā, lai vispār viņas varētu radīt. Izstrādājām to 3D modeli pils pagalmu, un tad ar to caur Overlay aplikāciju tad var noskanēt šo zīmējumu, un tad rekur parādās telefonā, un Edgars, tu varbūt vari nostāties aiz tās planšetes, jā? Jā, rekur. Tāds 3D modelis, un mēs varam tā kā ieiet šī pagalmā ar savu, vai ar planšeti, vai ar telefonu, un paskatīties tās detaļas. Un šis te pagalma 3D modelis arī ir veidots balstoties uz šo te rekonstrukcijas zīmējumu. Un tad mēs tur palīdzējām ar krāsu un materiālu piemeklēšanu, lai varētu to attēlot šajā 3D modelī. Tad veic arī šos te pagalma mērījumus, un tā kā tas viss tāds, tam arī tāda zinātniska pieeja. Mums tā izejas pozīcija nav šo vietu atjaunot, uzlikt jumtus vai uztaisīt koncertzāles, bet saglabāt to, kas ir šeit palicis tādā stāvoklī, kā tas ir. Un uztaisīt arī attiecīgi, kas ir šajā pils attīstības metā plānots, tur jau diezgan foršas tās idejas. Arī ir gan tās pastaigu takas un vispārējais. Tas, protams, prasa lielu finansējumu. Bet es domāju, ka tas mans redzējums arī būtu tāds. Jo visur nevajag mums, kaut kādas koncerta zāles un stikla mājas visās pilsdrupās. Mums vajag arī tādas vietas, kas ir bez šiem te uzslāņojumiem mūsdienu. Un tādas paliek arvien mazāk. 19. un 20. gadsimtā šeit ir bijusi kā pastaigu tāda vieta. Pils teritorijā ir tādas fotogrāfijas, kur var redzēt, ka ir tādi
celiņi uztaisīti, un tur galā, tur, kur tagad ir tā kā soliņi, tur ir bijusi tā platforma, skatu platforma. Tā kā jau tajos laikos šī vieta ir bijusi iecienīta kā kā pastaigu turisma vieta, jo tad bija vispār populāri šīs te romantiskās pilsdrupas. Jā, tā kā šeit arī. Bet tad jau tur tā kā jau ir soliņš. Funkcija tā pati, jā. Jā, tā lapenība. Jā. Tieši tā, funkcija ir tā pati. Nu, tā arī jā, viens no skaistākajiem skatiem. Tāda pieejas viedokļa, mums pieeja ir ļoti mūsdienīga, tas, kā mēs šeit darām. Viņa ir nostiprināta, tādā ziņā šī pieeja ir arī Eiropā diezgan populāra saglabāt šīs vietas, kādas viņas ir. Un tā pieeja ir tādā ziņā viņa moderna, viņa nav zaudējusi aktualitāti. Svarīgi, protams, dažādos laikos ir bijis viņu noturēt pret dažādām pozīcijām, ka tev raksta un saka, re, kur mēs esam gatavi, tur ir nākt ar investīcijām, gribam uzlikt jumtus, ietaisīt viesnīcu, un tad tu vienkārši to izlasi un domā, ok. Reāli gadījumi. Jā, tie ir reāli gadījumi. Jā, un noturēt vienkārši to pozīciju arī par to, kā mēs virzamies. Un šeit jau var teikt, ka rauna pie kājām. Rauna mums pie kājām, jā. Baznīcas tornis redzēts, pats pilsētas centrs. Pilsētiņa, jā. Lai gan nekad tāda nav bijusi, cik zināms. Bet ņemot vērā, cik šeit dzīve, tā vieta, ka te, man liekas, kaut kas gribētu uzsaukt par pilsētu, neskatoties uz to, ka viņi varbūt neatbilst kaut kādam iedzīvotāju skaitam. Tas ir kaut kas starp ciemu un starp pilsētu. Tā kā turists parasti saka pilsētiņa. Man liekas, tas tāds ļoti korekts apzīmējums. Tas, ka nevar noteikt, kas viņi ir, šī problēma nav jauna. Faktiski tā problēma aizsākās jau 14. gadsimtā, kad dokumentā tiek aprakstīts šī vieta, un dokumenta rakstītājs, kas ir droši vien arhibīskapa kancelēs kāds darbinieks, viņš arī nevar īsti šo vietu nosaukt. Viņš saka Ville eu palte. Viņš saka vai nu ciems vai kaut kāds lielciems, bet viņš arī īsti nevar viņu nodēvēt. Nevar izšķirties, kas tas ir. Ir šis pats jautājums. Jā, un tā problemātika līdz mūsdienām ir. Ko joprojām mēs sakam, cilvēki atbrauc, kā jau teica, jums tā forša pilsētiņa. Tas pamazināja Štetjeni, ko lieto vēlākos avotos, arī attiecībā uz Raunu. Es tagad neatceros precīzi, vai uz Raunu bija vai nebija, bet viņi kā apzīmējumu lieto pilsētiņa pamazināmā formā, ka nevar īsti pateikt, vai tā ir pilsēta, vai tas ciems. Īsti ciems nav, bet pilsēta ar gluži nav. Pa vidu, jā. Jo mēs, cilvēki šeit, vai tie, kas tagad strādā šeit pilsdrupās, vai tie, kas sargā pilsdrupas, mēs esam lietotāji šo konkrēto brīdi. Ja? Tas nepieder mums. Un tas mūsu uzdevums ir šo te visu pēc iespējas tā kā labāk un ar tādu prātīgu pieeju tam visam nodot tām nākamajām paudzēm. Tā kā vienkāršiem vārdiem sakot, nesačakarēt. Ja? Tā ir. Tā ir ļoti liela atbildība. Protams, arī iekļaut kaut kādā, arī atbilstoši tādām mūsdienu prasībām. Šeit, piemēram, arī mums ir skatu tornis, jā, ir elektrība, kas ir arī loģiski, ja tev, lai kāds galvu nenolauž, jā. Vai tāpat tās ilgu laiku bija jautājums par iekļūšanu pilstornī, bija visādas metodes, tad tomēr šeit nāk palīgā arī tās tehnoloģijas modernās, ja, kas tev atvieglo to dzīvi. Bet tas ir tieši tik daudz, lai tas nebūtu par daudz, lai tas nenomāktu to pašu vērtīgos, ko mēs esam šeit atbraukuši, ja. Un lai nav tāda balagāna vai kaut kāda tāda, bezgaumība. Ka tur tā ļoti grūti to vidusceļu atrast, jā. Un ļoti viegli ir sabojāt. Tas, ko Ieva arī minēja, mēs esam lietotāji un apsaimniekotāji, mēs esam saņēmuši no iepriekšējiem un mēs sadosim kaut kam uz priekšu. Es to salīdzinu ar tādu balonu, kurš ir pieliets ar ūdeni, un mums viņš ir uzmanīgi jāpaņem, un viņš ir uzmanīgi jādod tālāk. Jo es negribētu būt tas, kur man tie, kas ir uz priekšu, saka,
viņš sačakrēja šito. Jo mums ir, no mūsu paudzes viedokļa skatoties, jo mums ir krietni ko teikt uz atpakaļ un teikt, klau, nu šits nav bijis tā, vēl šits nav bijis. Bet es gribu savas dzīves laikā izdarīt labāko, kas ir, lai tie, kas dzīvo uz priekšu, saka, jā, šis bija pareizi. Normāli. Un mēs varam virzīties tā kā uz priekšu. Šis normāli. Jo mēs zinām, ka nākotnē būs pieejamas pieejas, tehnoloģiskas metodas, vienalga, jebkas cits, kas ļaus šo darīt citādāk. Lai to ļautu darīt citādāk, mēs nedrīkstam šobrīd to sačakarēt. Un tā ir ļoti būtiska lieta. Vienkārši to balonu atdot tālāk, lai viņš ir uz priekšu.